Nu, mēs esam Drabinkom video sadaļā, kur mēs šodien tiekamies ar Amats novada galveno cilvēku, Elitu Eglīti. Parunāsim par sportu, par dzīvi, par lietām, kas varbūt ir gan mums aktuāls, gan arī droši, ka novadam un tā tālāk. Pirmais jautājums, kā jau es teicu, novada svarīgākajam cilvēkam, kā jums liekas, cik liela loma sportam vispār ir vienā no Latvijas lielākajiem novadiem un vispār kāda ir tā patreizējā vieta novadā sportam? Nu, nebūs tas jautājums, ar kuru mēs varētu tikai lepoties, jo viennozīmīgi sports jau notiek mūsu novadā, bet viņš nav varbūt tik ļoti atbalstīts no novada kā no institūcijas. Vairāk ir katra cilvēka kāda sporta entuziasta, kāda vecāka entuziasta, kāda sporta skolotāja entuziasta nopelns, ka mūsu novadā ir labi sportisti, kas piedalās un startē un pārstāv mūsu novadu. Katrā ziņā es saskatu, ka šis ir jautājums, kurā novadam droši vien nākotnē daudz vairāk jāstrādā. Nu, tieši es par to arī gribēju jautāt. Visdrīzāk, ka jūnijā jūs ievēlēs uz nākamajiem 4 gadiem visticamāk. Un varbūt, teiksim, ir kaut kādas, pilnīgi abstrakts pagaidām, bet vispār kaut kāda vīzija, kam būtu jānotiek Amats novadā turpmākos 4 gadus. Vai tam būtu jābūt kaut kādam kompleksam sportiskam teiksim, kaut kādiem tur Spartakiādas tipa vai kā, vai tomēr strādāt varbūt kaut kādām šaurākām lietām uz bērnu sportu, vai, teiksim, ir kaut kādas mazliet ieskicēts kaut kas. Droši vien, ka mums pa priekšu būtu jāizrunā ar tiem cilvēkiem, kas jau šobrīd šo sportu uztur novadā, kāds ir tas viņu skatījums. Protams, ka tas būtiskākais jautājums, kas neļaus to jautājumu tā izlemt vienpusēji un ātri, ir tā novada lielums, jo mēs nekad nevarēsim iedomāties, ka viens sporta koordinators šajā teritorijā atrisinās problēmas, kas jau ir. Viņš varbūt drīzāk tās problēmas paņems uz sevi, bet vai atrisinās veiksmīgā virzienā. Jo nenoliedzam pieredzi par kultūras darba organizāciju, kas varētu būt nedaudz līdzīga sportam, jo tā arī ir kāda cilvēka brīvā laika pavadīšanas forma, rāda, ka tur ir vajadzīgs daudz lielāks cilvēku resurss, ka tur ir vajadzīgi vairāk cilvēku pagastu mērogos. Mēs varbūt domātu, mans personīgs viedoklis būtu, ka es varbūt vairāk gribētu uzticēties tajā sporta jomā kādām nevalstiskām organizācijām, biedrībām, sporta klubiem, jo, manuprāt, tā būtu tāda forma, ar kuru pašvaldība tad slēgt līgumu. Esmu tāpat painteresēsies, ka mūsu kolēģi Pārgaujas novadā strādā ar sporta klubu un iedod finansējumu. Un tad tas sporta klubs pats savā iekšienē vairāk izdiskutē, vai tie ir primārie sporta veidi, vai tas ir masu sports, vai tie ir pasākumi, kādas ir tās prioritārās intereses, jo viennozīmīgi sports paralēli tam, ka mēs ieguldīsim vairāk naudu, un mēs, protams, ieguldīsim vairāk naudu, prasīs tāpat to cilvēku līdzdalību. Tas nekad nebūs tikai vienpusēji, ka ieguldīsim. Būs tā otra puse, bet es uzskatu, ka šai sadaļai mēs pievērsīsim vairāk, jo nenoliedzot kultūru un to tautas mākslu, tomēr tas sports rāda, ka cilvēku veselība tomēr ir primārais. Bet principā tā doma, tā virziens doma ir tāds vairāk, ka ļaut klubiem būt autonomiem, un arī pašiem varbūt mēģināt kaut ko organizēt, un jūs, teiksim, vairāk finansiāli tā kā palīdzēt. Tas ir tāds virziens, mēs viņu plānojam jau nākošā gada budžetā. Mēs vakar tieši par to runājam, ka mēs nākošā gada budžetā, tā kā mums bija tāda aktivitāte šogad nevalstiskam sektoram projektu konkursi, tad mēs gribētu varbūt mēģināt nākošajā gadā vienu no nevalstiskā sektora daļām pilnīgi konsekventi jau novirzīt sportam kā vienu no sadaļām. Jo varbūt, ka tad tas sports varētu izsisties, jo savādāk varbūt, ka mums tās tautas mākslas un pensionāru organizācijas un vēl ņems virsroku, un ka tur varbūt tās ir tie sportisti nav tik labi rakstītāji, bet vairāk ir tādi sportsmeni darītāji, ka viņi varbūt tā rakstīšana netik labi paveiksies, bet mēs gribētu jau pamēģināt nākošā gada budžetā, 2013. gada budžetā, neatkarīgi no tā, ka būs vēlēšanas, jau iedalīt to sadaļu 2013. gada sākuma daļā tieši sporta klubiem.
Jo mums ir atsevišķas tādas, sadaļas, kur ir jau šis aktivitātes, un kur cilvēki prasa, ir, piemēram, tur Sērmukšas florbola komanda, kas piedalās rajonu, tur meistarsacīkstēs, ir sporta klubs Ašais ar jūsu pārstāvjiem, ir šie BMX-isti, kas prasa atbalstu, un kas mums jau ir jau paši par sevi jau tās zināmas tādas prioritāras virzienas parādījuši. Ja runājam sporta klubu Ašais, man tiešām jāsaka paldies, jo līdz šim ir atbalstīts no novada, un mēs tiešām esam sasnieguši to, ko esam sasnieguši lielā mērā, pateicoties tieši novada atbalstam. Ja? Šogad ir 5 Latvijas čempionāta medaļas, un tas ir priekš tik maza kluba, tas ir ļoti labs sasniegums, un mēs ceram, ka sadarbība turpināsies. Nākamais mazliet jautājums par bāzēm, ja? Par sporta bāzēm, kas droši arī ļoti sāpīgs jautājums, tik lielam novadam, turklāt lielam teritorijas ziņā, ja, jo viņš tomēr, kā mēs zinām, ir ļoti tā cilvēku blīvums ir ļoti izsēts un tā ir liela problēma. Bet kāds ir jūsu viedoklis par to, ka ir vairākas sporta bāzes, kuras savu kapacitāti netū neizsmeļ, ja, un tajā pašā laikā ir vietas, kur varbūt tās tradīcijas ir milzīgas, bet to sporta bāžu līmenis ir praktiski 20. gadsimta 50. gadu līmenī. Kāds ir viedoklis par bāzēm vispār? Pirmkārt, bāzēm būtu jābūt kaut kur ciematos vai pie skolām, kas pats par sevi to infrastruktūras objektu uzturētu. Tad, protams, kad mēs šobrīd sajūtam tādu problēmu, ka mēs ārkārtīgi, kā lai es jums tā saku, mums ir ļoti grūti veidot kaut kādu sadarbību. Mēs gribētu, lai pie katras mūsu izglītības iestādes, un tās ir 9, paceltos liela skaista sporta zāle. Vai stadions, un mēs tajā stadionā izlietot tik, cik viņi izlietot. Tad skolas mācību periods vispār ir, kad 8 mēneši brīvlaiks atskaitam no gada, pārējā laikā ir brīvs tās iestādes, un nebūs tas pārklājums uz ciematiem. Tā kā mums tie soļi, manuprāt, šobrīd vairāk būtu vērsts tā, ka sakārtot esošās sporta bāzes un nodrošināt. Tad veidot tiešām varbūt vairāk tādas, sportošanai piemērotas vietas ārā, jo es domāju, ka Latvijā tomēr tās āra bāzes ir lētāk uzturēt nekā tās iekšas bāzes, jo, tās iekšas bāzes prasa milzīgu finansiālu resursu, un es nezinu, vai mēs spēsim tik milzīgi finansiālu resursu izmantot, jo tā sadarbība mums kaut kā tā negrib veidoties. Es tā diezgan tieši pat esmu uzspiedusi savā laikā sadarbību starp Nītāru un Zābi, ņemot vērā to, ka Zābē ir ļoti liela sporta zāle, atbilstoši visiem standartiem. Tiesa gan, viņā nav veikts sen kapitālais remonts, un tur nav varbūt aprīkojums iekārtots atbilstoši mūsdienām, bet Nītāra vienlaicīgi man raksta vēstuli ar 220 parakstiem, lūdzu celiet mums tikpat lielu sporta zāli, jo mēs to esam pelnījuši, jo mēs esam skola. Bet, starp Nītāru un Zābu šobrīd būs 10 kilometri pirmklastīgi asfaltēta ceļa, kas varbūt prasa uz tā ceļa attālumu, minūtes 10. Kurš būs tiešām ideāli ceļa apstākļi tur būs, kurus nevarēs. Bet, tā interese nerodās cilvēki. Ja cilvēki kaut kā gribētu tādas, jo mums ir Sērmukšas sporta zāle, mums ir Spārē sporta zāle, mums ir tomēr piemērojumi izmantojami Ieriķu sporta zāle, nav viņa vissliktākais variants, viņa nav tāds visvājākais variants, kurš nav. Protams, ka Drabešiem mēs esam parādā, bet varbūt, ka mēs tur Drabešos vienreiz mums bija grandiozi plāni, tagad varbūt mēs atkal mācīsimies tādus mazus solīšus spērt. Jā, par to parādā ne, bet fakts, ka tā ir dilema, jo nešaubīgi Drabešas skolā, un tur vairāk es gribētu tieši pieminēt sporta klubu atkal Ašais, kas praktiski to visu kūrē, ir tā jocīgi, ka 15 gadus ir vieglatlētika, 15 gadus katru gadu notiek ap 20 skolas sacensības un bāzes nav praktiski nekādas. Tas vienkārši nozīmē to, ka varbūt jo mazāk bāzes, jo labāk rezultātē. Tu zini, kā tas ir. Bet turpinot šo tēmu, varbūt, teiksim, kādas tomēr ir vīzijas vai cerības vai mums bērniem dot kādu cerību par stadionu. Tomēr, jo es vienmēr esmu teicis tieši, ko jūs teicāt priekšsēdētāji, ka Latvijā tomēr, manuprāt, stipri tie bērni sadzīt zālēs un līdz ar to veselības pasliktinās un imūnsistēma vājāk. Bet, teiksim, par to lielo projektu, ko mēs bijām iesākuši arī pirms 2 gadu, varbūt, ka
tā ideja nemaz nebija slikta, varbūt ir jāgaida īstais laiks vienkārši. Ne, nu, droši vien, ka par Drabešiem tiešām būtu jārisina par kaut kādu ārā stadionu, jo, nu, patreiz es neplānoju. Es domāju, ka citur mums pie skolām ir kaut kādas iespējas veikt tās aktivitātes, kas ir jāveic programmu ietvaros un brīvā laika pavadīšanā, jo asfaltēt lauku mums ir ciematos sacelti un arī Nītaurē ir un tur to grozu uzlikšana, man liekas, tiešām nav problemātisks jautājums. Tas ir tāds, nu, ja es gribu, tad es viņu uzlieku, ja es viņu negribu, tad es viņu neuzlieku, jo, nu, galvenais, man liekas, arī šobrīd nedaudz ir tas kadru jautājums, ja mēs tā ļoti atklāti runājam, tad ir tas kadru jautājums, kas ar to sportu māca un cik augstā kvalitātē māca. Kā ieinteresēt tos bērnus, jo ir arī drusciņi tas jautājums, ja kāds cilvēks par to tiešām lietu deg, tad kaut vai Austris pa 15 gadiem droši vien ir to nopelnījis, bet, nu, agri vai vēl ir jāiegūda arī tas darbs, arī tad, ja tev nav tie apstākļi, jo nu, nav jau tomēr noslēpums, ka tikai apstākļi vien nerada tos sportistus. Mēs tagad parunāsim mazliet par citu lietu, par Latvijas jaunatnes olimpiādu 2013. Gada vasarā norisināsies, nezinu pēc skaita kura, bet kārtējā Latvijas jaunatnes olimpiāda, kas notiek reiz 2 gados. Un man priekšsēdētāji ir tāds tīri provokatīvs jautājums, vai nebūtu pienākušām laiks ar savu karogu, ar saviem treniņu tērpiem un nevis piedalīties varbūt pie CS komandas, jā? Nu, es jau būtu priecīga, ja mēs to varētu tur līdz tādam rezultātam tikt, un mēs varētu startēt Latvijas jaunas olimpiādē, tāpat kā dziesmu svētkos, savā gājienā, savā vietā, un mūsu vieta būs godam tur gājienu priekšgalā. Jā, mēs neiesim nekur aizmugurē, kur visi būs piekusuši. Nu, es domāju, ka tad vienkārši ir jāsāk no runāt par šīm lietām, jāspulcina tie cilvēki, kas var gatavot to komandu, jāiepazīstas ar nolikumu, un tad vienkārši uz to jautājumu jāstrādā. Beidzot mūsu šīs dienas sarunu, tādi 10 ātrie jautājumi, jā, tur ir ātrs jautājums un ātra atbilde. Tātad es uzdošu vienu jautājumu, jums vienkārši no 2 atbildēm jāizvēlas viena. Jā. Mēģināsim, jā. Brokastis vai vakariņas? Droši brokastis. Futbols vai vieglatlētika? Vieglatlētika. Grāmata vai filma? Grāmata. Ziema vai vasara? Īstenībā rudens, bet nu tad labāk vasara. Vasara tomēr. Un kāpēc rudens varbūt? Nu, manuprāt, šis ir Latvijā viskaistākais gada laiks. Viņš man patīk arī tad, kad viņš ir drūms, par ko visi nes kāpēc mēs tik ļoti, jo viņš ļauj katram pašam sevi atrast tajā laikā. Jā. Ābols vai steiks? No ābola. Ar visām izām. Ar visām izām, jā. Skriet vai mīties ar riteni? Šitie galīgi nav man neviens, otrs. Nu, tad labāk ar riteni vēl. Manos gados jau ar riteni. Ņujorka vai Parīze? Parīze. Romantiska pilsēta, jā. Pūce vai cīrulis? Labāk pūce. Jā, tātad vēlie vakar, jā. Piens vai sula? Sula. Vai cik viss ir pareizi, jā, tas ir labi, jā. Un visbeidzot, prāta vētra vai instrumenti? Prāta vētra. Es domāju, ka es vēlu visiem izvirzīt sev mērķi, sasniegt viņu, pēc tam virzīt nākošo mērķi, pakļauties un vienmēr, cienīt savu treneru padomu, cienīt vecāko paudzi, jo viņi tomēr zina vairāk, un mācīties no tā, ko viņi zina, lai sasniegtu vairāk. Nemēģināt katram aplausties tais pašās priedēs, kuras jau tik daudz reizes aplaustas, un ticēt tam, kad mēs varam, jo es domāju, ka šeit ir ļoti daudz cilvēku, kas jau zina, ko vajag darīt, un vajag kādreiz arī uzklausīt un tad padomāt, ka nemēģināt, ka es jaunu pasauli sev celšu. Tā ir jau pasaule, kurā mēs visi kopā dzīvojam. Es tiešām vēlu katram sasniegt vislabākos rezultātus tajā lietā, kas viņam ir vispiemērotākā.